Ja ir nepieciešami vaļēji valdziņi lielā apjomā, tad vislabāk ir izmantot tamborētu pīnīti, kuru mēs tamborējam pietiekami vaļīgi, lai pēc tam būtu iespējams uzlasīt šos te valdziņus. Pīnīti parasti tamborē ar citas krāsas vai arī citas faktūras ciju, lai mums pēc iespējas vieglāk būtu pēc tam viņu izārdīt. Šeit jūs nogrieztu un izvilktu ārā. Tālāk apskatīsim pīnīti. Pīnītes daļa un tā daļa, kur mums būs valdziņi jāuzlasa, ir otrā pusītē. Tātad, ja es pīnīti uzlieku uz ikšķīša, man šeit parādās šie te izvirzījumi uz augšu. Tātad ņemšu aiz šī ar to diegu jau ar kuru es adīšu un uzlasīšu nepieciešamo sev skaitu valdziņu. Šādā te veidā cenšoties neaizķert šo te pavadienu, kas man bija tamborēts ar pīnīti. Pīnīte var būt garāka, bet viņa nedrīkst būt īsāka, kā man ir nepieciešams valdziņu skaits, cik man ir nepieciešams valdziņu skaits. Tātad. Tālāk mēs sadam savu izstrādājumu un brīdī, kad jums būs nepieciešams noārdīt, es nedaudz pavadīšu, lai jūs redzat, kā tas notiek. Tātad uzadīju nepieciešamo daudzumu uz to pusi, kas ir uz augšu, un pēc tam man ir vajadzība šos te noārdīt priekš sašūšanas vai priekš adīšanas pretējā virzienā. Atceramies, ka nobīde ir par pusi valdziņu. Lielā apjomā to redzēt praktiski nevar. Tātad pēc tam es tur, kur es pabeidzu pīnīti tamborē, tur es sāku viņu ārdīt. Redzat, man aizķērās nedaudz. Tātad šādi te tiek noārdīta pīnīte, un jums paliek vaļēja valdziņi, kurus jūs uzlasat. Parasti es uzreiz sāku lasīt, šī gadījumā es gribu tikai parādīt. Tālāk jūs varat viņus sašūt, jūs viņus varat piadīt,